Nu, tā tad laba diena visiem tauta Latvijā. Nu, esiet kanālā Pagano. Visi šobrīd kanālā Pagano, bet mans pamata kanāls, galvenais kanāls saucās Darbnica ar īso I. Tātad Darbnica, ja, Darbnica tāpēc, ka man ir kokapstrādes darbnica, jā. Nu, lūk, puiši meitenes, tātad šobrīd, ko gribēju pateikt, kādu īso ātro video. Nu, redziet, it kā braucu te Jelgavā un skatos, ka, nu, tas ir noteikti visā Latvijā noticis. Latvijas dzelzceļš ārda nostās visādas būdiņas, kur kādreiz sēdēja tie pārbrauktuvēm tās dežurantes, sievietes pārsvarā, un kad brauca vilciens, tad viņām bija jāiztaisa tur tie šlagbaumi ciet, un tad viņas tur stāvēja un ar puļķīti sveicināja tos lokomotīvas vadītājus, var sakot. Nu, lūk, un redziet, daudzus gadus atpakaļ pārgāja uz automātiku, jā, un tagad Jelgavā skatos tās būdiņas, te dažus gadus stāvēja līdz tagad ir nojaukuši, sadrupinājuši tur ar to smalcinātāju visus ķieģeļus, visu būgružos un visu un cauri, un vairs nav būdiņas, un redzu, ka tas laikam notiek pa visu Latviju. Tas ir tikai tāds viens īsais video jums, lai jūs saprastu, jā, uz ko virzās pasaule. Pasaule virzās uz, nu, automatizāciju, ciparizāciju, jā, cifrizācija krieviski. Mums jāsaprot, ka Bībele saka, ka tuvojās tādi laiki, kad pasaulē valdīs tikai viens valdnieks, un tas būs Antikrists uz kādu laiku. Dievs ir pieļāvis Bībelē, tas viss ir izstāstīts, aprakstīts, ka Dievam ir tāds plāns, kad uz kādu laiku valdīs jau uz 7 gadiem. Bībele saka, ka Antikrists valdīs 7 gadus, un cik es saprotu, tad pirmos 3,5 viņš būs labais, un pēc tam viņš būs sliktais. Nu, redziet, arī skaidro naudu grib izņemt ārā, kāpēc es to tā tagad braucu uz savu štābu, un tāds īsais mirklis ir, kur ierakstīt arī tiem, kas nav dzirdējuši, vispār neko nezinu, kāds Antikrists, kādas laiku beigas. Jā, Bībele saka, būs Jēzus atnākšana uz šīs zemes, kā viņš aizgāja debesīs, jā, tā Bībele saka, ka, kā jūs viņu redzējāt aizejam, tā viņš arī atnāks tiesāt zemi, tiesāt pasauli, un būs visu mirušu augšām celšanās. Nu jā, būs interesanti laiki, bet Bībele saka, ka tad būs pirms Jēzus atnākšanas ātri iesprauksies uz 7 gadiem Antikrists. Un ko viņš darīs? Protams, viņš gribējis pakļaut zemes visus cilvēkus. Bībele tā saka, visas zemes iedzīvotājus pakļaut, lai viņu pielūgtu, jā, jo Antikristā tajā cilvēkā iemājos pats Sātans, tajā valdniekā. Vēl Bībele saka, ka pirms tam būs tikai 10 pasaulē tā kā valstis, jeb lielvalstis, jā, un tās 10 arī tad nodos Antikristam, šim zvēram, šo valdīšanu. Tauta Latvijā, jā, tā kā kamēr pasaulē ir kaut kādas gan 150 valstis, jā, bet ziniet visi, ka Bībele saka, paliks 10, un tad tās 10 valstis beigās atdos vienam valdniekam, Antikristam, šo visu varu, šo valdīšanu. Lūk, un jā, un tāpēc arī viss nebūs skaidrā nauda, viss būs tikai elektroniskā nauda, viss būs bankas kartiņās, viss būs pārskaitījumos, kā tur, jā, tātad cilvēkiem nebūs vairs iespējams, nu, būs, teiksim, tā sauciet, kā gribiet, būs totālā cilvēku tā kā kontrole, pakļaušana, jā. Ja tagad kaut kur mēs piedzīvojam kaut kādus spaidus no kaut kādām, nezinu, valdībām, iekārtām, sistēmām, tad tas viss vēl tikai ir lielo bēdu iesākums, kā Bībele lieto terminu, ja? Kad un šis viens cilvēks, kurā Sātans iemājos, ja? Uz laiku, kā es teicu, viņš prasīs cilvēku pielūgsmi, un tāpēc Bībelē ir teikts, ka viņš panāks, ka visiem lieliem, maziem, bagātiem, nabagiem, bērniem, visiem, pilnīgi visiem uz šīs zemes būs jāpieņem vai nu viņa zīme uz pieres, vai viņa zīme uz rokas labās. Lūk, jā, un arī visas šīs, kur mēs redzam
visādi mākslīgie intelekti. Es tā īsu video, negribu baigi garīgus tur filozofiju tagad stāstīt lielu, bet tāds īsais ātrais video priekš kanāla skatītājiem, kas nezin šīs lietas, ja, kad viss, kur mēs redzam, kur tiek taisīts, lai būtu elektroniski, jā, mums daudziem cilvēkiem, kas ir miesīgi un pasaulīgi un nesaprot Dieva vārdu un nezin Bībeli, mums liekas, ka tas viss ir ērti un labi un forši un pasties ar kartiņu, pīku un visu, un nevajag naudas maisu nesāt līdzi, ir mugursomā sīknaudu 2 kilogrami, ja? Jā. Bet ienāks brīdis, kad tev būs jāizšķirās savu dvēseli, nu tad vai Jēzumu vai Antikristam Sātanam, nu, un viņš būs nogriezis nost, kā saka, skābekli tā, kāpēc visur pilsētās ir kameras, es ar tikko braucu no Jelgavas liku ārā, kameras, pie tās pašas dzelzceļa pārbrauktuves tur, šur, kur pilsētā Jelgavā nevar ne iebraukt, ne izbraukt vispār nevienu līkumu, nevienu apli, kameras ir sabāstas, nu, kā mēs teiktu, vajag vai nevajag, ja? Nu, tas ir, lai varētu tevi izsekot, lai varētu redzēt tevi, lai varētu vēlāk, šīs viss ir zobratiņi, ja, šī kamerizācija, šī video, visi kā cēliem mērķiem var redzēt, var noziedzniekus noķert, var vēl kaut ko, jā. Bet atcerieties, ka medaļai vienmēr ir otra puse, un vēlāk varēs redzēt, kur tu ej, kur tu brauc, un tevi aizbraukt, saķert, noķert, paņemt, arestēt, savākt, nu, kaut kā tā kā puiši meitenes, jā, tā kā tuvojās tādi laiki, visa šī, nu, pārvēršana elektroniski, kā es teicu, naudas maki elektroniski un video novērošanas un daudzas lietas, mākslīgie intelekti un viss šitas tas viss vēlāk smagi cilvēkiem atspēlēsies, tā ir antikrista sistēma lēnām, kas tiek jau ieviesta.